Esiet sveicināts klausītāji! Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta Silava podkāsts ir raidierakstu sērija par meža nozares aktualitātēm, institūtā veiktiem jaunākajiem pētījumiem, tajos iegūtajiem rezultātiem, atklājumiem un atziņām. Tās ir sarunas par meža zinātni. Klausies, uzzini un analizē. Labdien, klausītāji! Šodien mūsu sarunas viešņa ir Dārta Kļaviņa. Labdien, Dārta! Labdien, Kaspar! Mēs ar tevi esam pazīstami, bet sākšu ar to droši vien, ka iepazīstināšu klausītājus ar tevi. Varbūt tu vari pastāstīt, kā tas ir izveidojies, ka tu nokļuvi zinātnē un kā tu nokļuvi Silavā. Silavā jau strādāju, drīz jau būs 20 gadi, kaut vai ar mazām pauzītēm, pārtraukumiem pa vidu. Nokļuvu šeit, jo īstenībā jau tik tālu nebija jānokļūst, jo esmu no Salaspils un tā kā savā ziņā Silava vienmēr bija zināma jau no bērnības, bet studiju laikā caur pasniedzējiem, caur citiem studentiem uzzināju par Silavu, un tas bija tieši tāls gaitnieks, kas man uzaicināja. Es neatceros, vai tas bija kā uz darba interviju, bet patiešām tā kā Dārta, vai tu gribi strādāt Silavā un pētīt meža slimības, pētīt trupi, bet tajā brīdī bija arī vairāk uzsvars uz mikorizu, tā kā uz tām sēnēm, kas palīdz kokiem augt. Un tā sāku strādāt Silavā. Strādāju vēl līdz šim brīdim. Tavs ceļš ir, acīm redzot, varbūt nedaudz atšķirīgs no tiem, kuri pabeiguši Jelgavas universitāti. Tu studēji Rīgā. Jā, es studēju bioloģijas fakultātē Latvijas universitātē, bet man liekas, ka tie ceļi nemaz nav tik atšķirīgi, jo savā ziņā gan bioloģijas fakultātē, gan Lauksaimniecības universitātē tas pētījuma objekts ir mežs. Biologi varbūt vairāk koncentrējas uz atsevišķiem meža elementiem, bet kopumā gan viena, gan otra nozare pēta mežu. Vienkārši tie uzsvari ir savādāki, un tā miedarbība tieši, manuprāt, mūsu pētījuma virzienā arī nes tos labos augļus, jo ir tie skati gan no tās mežzinātnieka redzējuma, gan no tā biologa redzējuma, konkrēti par sēnēm, par slimību, to organismu ekoloģiju un miedarbību ar to koku. Vai tās sēnes, vai tā bija tāda likteņa pirksta sagadīšanās, tas tevi arī agrāk varbūt interesēja? Bērnībā sēņots ir, tādā ziņā sēnes zināmas bija, bet sākumā man interesēja tās labās sēnes, tās, kas palīdz tiem kokiem augt tieši no tās skatu punkta, kā tiem organismiem iedarbojoties, tas koks var augt ražanāks, bagātāks un ar lielākajiem pieaugumiem. Bet šobrīd atkal tas pētījuma fokus vairāk ir tieši uz tām sēnēm, kas tam kokam traucē augt, tā kā gan trupes sēnes, gan slimību izraisošās sēnes. Apzinoties vairāk to kaitējumu no sēnēm, ko var darīt, lai tam kokam palīdzētu būt stiprākam un veselīgākam. Patiesībā jau tā sēņu pasaule ir ļoti interesanta. Un ikvienam latvietim, ja runā par sēnēm, viņam nāk prātā baravikas un gailenes un viss pārējais, bet tā pasaule ir ļoti plaša. Un arī gatavojoties šai sarunai, man bija ienācis tāds varbūt paradoks prātā, ka Silavā mežzinātnieki mums ir tā iespēja darboties un pētīt vienas no pasaules lielākajiem organismiem. Un domāju, sēnes, tas taču kaut kas ir tik maziņš. Un pēkšņi atradu internetā informāciju, ka lielākais pasaules organisms patiesībā ir sēne. Jā, un tie arī pie mums ir tie lielie organismi tur vēl zem zemes. To es gribēju arī pateikt, ka savā ziņā reizēm cilvēki domā, ka tā sēne ir tikai tas, ko mēs redzam vizuāli, kas tad virs tās zemes iznāk. Bet kopumā lielāko savu dzīves daļu sēne ir tā micēlija veidā, to pavadienu veidā zem zemes, un tur arī veidojot tos lielos tīklus, kas reizēm tās sēnes, ko tu pieminēji celmenes gadījumā, viņi var aizņemt savus vairākus pat hektārus. Tā kā tas pazemes tīkls, kur viņi sazinās, atrod no kurienes to barību dabūt, varētu teikt, izsūc, izņem visu barību no kāda trupējuša celma vai trupējuša koka un iet uzbrukumā nākamajam. Tā kā tas ir arī tāds ļoti liels spēks un var arī būt ļoti liels ienaidnieks savā ziņā, ja to sēnes bioloģiju nepazīst, neapzinās viņas ekoloģiju un patogenitāti. Tā aktualitāte, kas daudzus satrauc, ir šīs klimata pārmaiņas pasaulē. Līdz ar to tu jau minēji par tām sēnēm, kuras var būt bīstamas un tam līdzīgi. Šī izplatība viņa pasaule mainās arī sēnes. Izplatās tur, kur viņas agrāk nav bijušas. Un droši vien daudziem ir jautājumi par tiem riskiem, kādu priekšā mēs šobrīd stāvam, vai mums vajadzētu uztraukties par to, ka mums šeit Latvijā parādīsies kāda sēne, kas iepriekš nav bijusi, un viņa mums radīs kaut kādas ļoti lielas nepatikšanas. To jau īstenībā šobrīd redz Eiropas pasaules līmenī, kā īpaši caur stādu tirzniecību, cilvēku kustībām, migrācijām, transporta ceļiem.
slimībām arī ir daudz vieglāk pārvietoties. Varbūt senāk tās bija lielas barjeras, jūra vai pat okeāns, bet tagad tās tiek pārvarētas ļoti viegli. Un sevišķi arī saistībā ar klimata pārmaiņām. Koki, kas pie mums pirms tam ir jutušies labi, tagad saistībā ar klimata pārmaiņām var justies sliktāk un līdz ar to var būt vairāk pakļauti šiem slimību riskiem. Kas manā prātā ir īpaši fitoftoras, jo klimata pārmaiņas, par ko runā, mitrāks, siltāks. Un tie ir apstākļi, kas šai organismu grupai nav tās sēnes, bet arī daudz patogēni ir ļoti patīkama vide. Un fitoftoru riskus Latvijā, Eiropā speciālisti paredz, ka tie ar laiku pieaugs. Un arī jau tagad pie mūsu pētījuma liecina, ka sevišķi alkšņiem, arī citiem lapakokiem risks slimot ar fitoftorām palielinās. Par fitoftoru dzirdējuši varbūt arī tie, kas par mežu varbūt neinteresējās. Jā, tāpat kartupeļu lakstu puve, tā kā arī zemenēm arī fitoftoras izraisa bojājumus. Bet līdz šim meža audzēs ar fitoftorām mēs neesam saskārušies, bet šobrīd tas risks tiek prognozēts un pie tā arī strādājam, lai būtu priekšā un jau šo organismu grupu pazītu labāk un spētu viņu no izplatību ierobežot. Par tām nejaukajām, ja bīstamajām sēnēm mēs vēl atgriezīsimies nedaudz, bet, protams, bez sēnēm arī visa pasaule būtu savādāka. Un, protams, viņām ir milzīga nozīme arī meža ekosistēmās. Varbūt parunājam par tām labajām sēnēm, lai cilvēki saprot, ka tie paši koki, tā pati meža vide, viņa bez sēnēm nav iedomājama. Jā, savā ziņā pirms tam jau arī pieminēja gaileni vai, man liekas, ka beku vai ko vēl. Jo par to cilvēku reizēm neaizdomājas, ka tās sēnes aug mežā ne jau vienkārši, jo mežā viņām ir labi, bet tāpēc, ka viņas ir ciešā miedarbībā ar to koku, palīdzot kokam uzņemt minerālvielas, un tad koks arī dodot viņiem šos ogļhidrātus tām sēnēm. Tā kā tas tīkls, tā miedarbība starp koku un tām sēnēm, ko mēs mežā lasam, ir ļoti ciešs. Un tāpēc arī neredz tie nosaukumi, priežu sviestbeka, egļu baravika, tie liecina par to, ka šīm sēnēm ir mikoriza, ir šī saite sakņu līmenī tieši ar šo konkrēto koku sugu. Tas ir jautājums, par ko ir diezgan daudz savulaik bijuši pētījumi jau sākot no meža stādu ražošanas. Jau šī posma, kā ražojot meža stādu materiālu, lai viņš būtu labāk piemērots atjaunošanai, ir nepieciešama šī mikorīza. Jā, tieši runājot par kokaudzētavu apstākļi diezgan īpatnēji, līdz ar to ir mikorīzu sēnes, kas tiem apstākļiem ir pielāgotākas, bet vēlāk iestādot stādiņu mežā. Mežā ir sastopamas citas sēnes, tad uz ko iet kokaudzētavu prakse bieži ir veidot šo sēņu sabiedrību jau kokaudzētavā maksimāli tuvāku mežam, vai arī tādas sēnes kultivēt arī kokaudzētavā, kas vēlāk mežā izdzīvot un palīdzētu tam stādiņam, it sevišķi pirmajos gados būt pēc iespējas vitālāk un iedzīvoties sekmīgāk tajā vidē, kur viņš ir. Mēs runājam par tām sēnēm, kuras mēs uzskatām mežā par nevēlamām, piemēram, tā pati celmene, kura nodara ekonomiskos zaudējumus. Bet šī sēne, viņai arī sava vieta ir mežā, un viņai arī sava funkcija, tā varētu teikt, vai ne? Protams, ka lielākā daļa celmeņu ir saprotrofi, ka viņi ir tādi meža sanitāri, var teikt, vai meža organiskās masas noārdītāji. Bet vairāk celmeņu sugas var būt arī patogēnas, un tajā brīdī, ja sevišķi tie ir saimnieciskie meži, kur mērķis ir pēc iespējas vairāk koksni saražot, ja tev ir celmene un uzbrūk jaunajiem stādiņiem, protams, ka tu meklēsi risinājums vai šajā platībā audzētu citu koku sugu, vai arī ko darīt, lai to celmenes infekciju tur samazinātu. Ja jau mēs tik tālu esam nonākuši, tad droši vien jārunā arī par to, kas tiek uzskatīta par vienu no nopietnākajām slimībām mežā. Jārunā par egli un jārunā par sakņu trupi. Jā, par sakņu trupi pētījumi ir jau ilgadīgi un nopietni mūsu laboratorijā Silavā, Latvijā un arī citās Ziemeļeiropas valstīs. Eglēm trupē ir nopietna problēma. Pēc mūsu datiem trupējuši ir aptuveni 20% Latvijā sastopamo egļu, bet, protams, ka tas ir atkarīgs arī no audzes, no augsnes tipa, no meža vēstures. Bet šī problēma egļu audzēs ir nopietna, it sevišķi audzē paliekot vecākai, trupē arī izplatās un var pat bojāt līdz pat 14 metriem stumbra. Ir pat kaut kādi aprēķini, cik lieli naudiskajā izteiksmē ir šie zaudējumi visā Eiropā, un viņi bija diezgan astronomiski lieli. Jā, jaunākie dati jau runā pat jau par miljardiem eiro, tā kā diezgan lielas summas, bet tas būs arī ļoti atkarīgs no katras audzes. Tātad pētījumi par šo sakņu trupi jau ir daudzi 10 gadu garumā, vai mēs varam teikt, ka mēs esam pavirzījušies kaut kur uz priekšu, vai mēs esam atraduši kādu veidu, kā ar viņu nevis cīnīties, bet ierobežot viņas izplatību, vai arī tiešām kaut kādā veidā viņu apkarot šobrīd. Šogad laikā viens aspekts, pie kā esam strādājuši, ir apzināt šīs sēnes bioloģiju.
kad ir tas brīdis, kad sporas veidojas vairāk, kad sēne ir aktīvāka. Skaidri redzam, ka veģetācijas sezonā, it sevišķi šie rudens mēneši, septembris, oktobris, sēne sporulē ļoti aktīvi, bet ziemas mēnešos sporulācija ir zema, līdz ar to tad mežstrāde var veikt sekmīgi un bez šī infekcijas riska. Cilvēkam patiesībā tad ir diezgan mazas izvēles iespējas, vai nu viņš ar to sēni sadzīvo, vai nu viņš mēģina pielāgoties viņai, pielāgot savu saimniecisko darbību. Droši vien jau, ka tas otrais variants būs tas īstais. Cilvēkam saimniekojot mežā ir jārēķinās, ka šī trupas sēne tur būs un jāmēģina savu saimniecisko darbību pielāgot, lai kaut kādā veidā ierobežot šo izplatību. Jā, savā ziņā zinātnieku teorija ir tāda, ka šī trupas sēne, egļu, priežu, sakņu piepe nebūtu sastopama Latvijas pasaules mežaudzēs, ja nebūtu tā mežsaimnieciskā darbība vai būtu kādā sarkanajā grāmatā. Jo sēne ir saistīta ar to, cik daudz mēs zāģējam, cik aktīva ir meža strāde. Un līdz ar to, ko mēs varam darīt, ir plānot mūsu pasākumus mežā tādā veidā, ka šīs sēnes attīstība būtu maksimāli ierobežota. Viens no aspektiem ir plānot meža strādi pēc iespējas vairāk tajā vēsajā sezonā, kad sēne nav aktīva. Otrs variants ir domāt par cēlmu apstrādi. Nākamais ir arī tas, cik uzmanīgi mēs mežā strādājam, ar kādu tehniku mēs iebraucam, jo sēne ir saistīta ar sakņu sistēmu, tā kā jo vairāk ir šie sakņu bojājumi, mizas bojājumi, jo vairāk arī ir iespēja kokam inficēties. Pēc tam arī veicot jau kopšanu, jau tad domājot par audzes vitalitāti, mēs varam arī jau tad domāt par to, kādus cēlumus mēs atstājam, vai augstākus, zemākus, kad mēs veicam šo kopšanu, un arī vai mēs šīs kopšanas laikā apstrādājam cēlumus ar bioloģiskiem preparātiem. Tu aizskāri ļoti interesantu tēmu, jo cilvēks to trupi kokā pamana tikai faktiski tad, kad mežs ir pieaudzis, tad, kad viņš tiek zāģēts, bet patiesībā jaunauģu kopšanas ir jau tas pirmais brīdis. Es saprotu, ka šī sēne var nonākt celmos un inficēt arī palikušos veselos kokus. Jā, sēne inficē celmus, jeb koksni caur brūcēm, tās var būt arī mizas brūces, bet vistipiskāk inficē šo svaigi zāģēto koku virsmu, celma virsmu, un caur to sēne ieaug celmā iekšā, un tad caur sakņu kontaktiem var inficēt arī blakus augošos veselos kokus un tā kā izplatīties audzē. Un ja sēne jau ienāk šajā agrīnajā stadijā mežaudzē, pa vairākiem gadiem tie var būt pat 30 cm gadā vai pat zinātnieki runā par pat pusmetru, metru, pa saknēm aizaugt tālāk. Līdz ar to 20 gadu griezumā tie jau var būt 10-20 metri, kur no šī viena celma jau sēne ir aizaugusi tālāk līdz citiem kokiem. Meža nozares speciālistiem nav īstas izpratnes, un atklāti teikšu arī man, ko darīt, piemēram, situācijā, ja tiek nozāģēts mežs un īpašnieks konstatējis, ka liela daļa no tām pieaugušām eglēm, kas bija domātas iegūt augstvērtīgu koksni, izrādās koki ir trupējuši. Pēc koksnes aizvešanas paliek šie celmi, kuros var redzēt, ka šī trupas sēne ir iekšā, ir tātad visas saknes, kas ir zem zemes, ko mēs neredzam. Ko darīt tālāk? Vai šajā izcirtumā ir jēga stādīt atpakaļ egli vai plēst ārā tos celmus? Kā rīkoties šādā situācijā? Tādi jautājumi nākas uzklausīt diezgan bieži. Mūsu pētījumi liecina, ka celmu izstrāde ir efektīvs veids, bet tas, protams, ir ļoti laikietilpīgs, enerģietilpīgs. Es personīgi neieteiktu manā mežā tagad raut ārā tos celmus. Un arī celmu izstrādi veicot arī tajos sakņu fragmentos, kas tomēr paliek augsnē, arī sēne var saglabāties. Egli visbiežāk inficē egļu sakņu piepe, un šī suga ir netik agresīva, varētu teikt. Es ieteiktu vai nu bērzu vai priedi vai kādu lapu koku sugu, kas varētu būt netik uzņēmīga pret to sēni, kas ir tieši eglei. Bet, protams, nekad jau nevar zināt, jo egli var kolonizēt šī priežu sakņu piepi, tā kā varbūt pirmkārt noteikt to patogēnu un tad domāt rīcības plānu. Bet, protams, kad tukša vieta nepaliek, tā kā labāk to plānot un mērķtiecīgi apmežot, bet es ieteiktu sugas maiņu. Jā. Tomēr egli atpakaļ šādās vietās nebūtu pirmais, ko tu ieteiktu. Noteikti nē. Tad varbūt parunāsim par to darba daļu, kas arī Silovā notiek ļoti intensīvi. Darbs pie dažādiem preparātiem, ar kuru palīdzību varētu ierobežot šīs sēnes izplatību, piemēram, apstrādājot celmus pēc kopšanas cirtēm. Latvijā šobrīd plaši tiek lietots Somijā reģistrēts ražots preparāts Rotstop, kas satur lielās pergamentu sēnes izolātu, tā kā micēlijas, šīs sēnes sporas,
kam nonākot uz celmiem, šai sēnei nonākot pirmajai, tad viņi neļauj tai trupas sēnei attīstīties koksnē. Mūsu dati liecina, ka šis preparāts ir ar zemāku efektivitāti egles koksnē, līdz ar to, tur, kur ir tā lielā problēma eglē, tā efektivitāte ir zemāka, kaut vai kopumā priedes koksnē preparāts ir ļoti iedarbīgs, bet vienmēr ir tās bažas par to, ka vai mēs nevaram savējo, un tas, ka ja mēs tik regulāri visā Latvijas teritorijā smidzinām vienu konkrētu izolātu individu, arī no bioloģiskās daudzveidības viedokļa tas nav pats pozitīvākais scenārijs. Un tā kā šī lielā pergamenta sēne ir bieži sastopama uz priežu celmiem, kritalām, mežstrādes atliekām arī mūsu mežaudzēs, jau vairāk nekā 10-15 gadus mūsu laboratorijā iegūstam šīs sēnes izolātus no Latvijas, tā kā mūsu vietējo sēni. Veicam eksperimentus par to, cik mūsu vietēji izolāti ir, salīdzinot ar šo rotstopu izolātu, aktīvi, cik lielu virsmas laukumu var kolonizēt nedēļas laikā, mēneša laikā un tā tālāk, cik dziļi var iejaukt celmā, koksnē. Un tad no tiem datiem arī esam atlasījuši izolātus, kas ir vai nu labāki par rotstopu vai vienlīdz labi. Un tie šobrīd vairāk no tiem ir arī patentēti un strādājam pie tās tehnoloģijas attīstības, lai sēni savairotu pietiekamā daudzumā, dabūtu viņu no tās platītes arī tajā pudelītē, kas var saglabāties, kur ir gana koncentrēta, lai viņu sekmīgi lietotu vēlāk meža darbos. Ir šie mehānismi, kā ir iespējams cīnīties pret šo sēņu infekciju celmos. Un viens variants ir, kā saka, pret uguni var cīnīties ar uguni, un izrādās, ka pret sēni var cīnīties ar citu sēni. Jā, tieši tā. Savu pētījumu liecina, ka var uz celmiem gāzt ķīmiju vai urīnvielu, kaut ko, kas nomaina tās celma virsmas pH, kad tām sēnēm nebūtu tur tik labvēlīga vieta, lai attīstītos. Bet tā vēl Latvijā nav pieļauta prakse vai nav apstiprināta prakse, un es ceru, ka arī nebūs, jo, ja tu vari cīnīties pret sēni ar sēni, kāpēc ne? Pētījumi liecina, ka ir vairākas sēnes, kas ir antagonistiskas, tā kā var izspiest to trupas sēni no celma, un no tām visefektīvākā ir atzīta lielā pergamenta sēne. Salīdzinājumā ar trupas sēni viņa nav patogēns, viņa noārda tikai jau atmirušu koksni. Līdz ar to šai sēnei pirmai nokļūstot celma virsmas, viņa gan ieaug sekmīgāk celmā, gan arī izspiež trupas sēni, tā kā samazina šo inficēšanās risku un arī infekcijas ieaugšanas potenciālu, ja gadījumā tās abas sēnes tur ir tikušas uz tās virsmas. Gan sekmīgi aizņem virsmas laukumu, gan arī izspiež trupas sēni, neļaujot tai attīstīties celmā. Lielā pergamenta sēne gan nav vienīgā sēne, kas spēj konkurēt ar trupas sēni, līdz ar to mūsu pētījumi arī iet citā virzienā, varbūt ne tikai lielā pergamenta sēne, varbūt lielā pergamenta sēne maisījumā ar citām sēnēm, piemēram, sērsēnes vai sveķsēnes. Tā kā ir vairāki kandidāti, kas ir lietojami šiem bioloģiskajiem preparātiem, lai to tehnoloģiju uzlabotu, īpaši attiecībā uz egles celmu aizsardzību. Cik tālu mēs šobrīd esam nonākuši tajā procesā, ko sauc par sava Latvijas preparāta izstrādi, kas būtu analogs minētajam somu preparātam? Jā, šobrīd mēs esam tikuši tik tālu, ka sēņu izolāti mums ir, viņu efektivitāte koksnē ir pārbaudīta. Mēs varam teikt droši, ka šīs sēnes, kas mums ir pieejamas, ir efektīvas celmu apstrādei. Pagājušo gadu aizsākām darbu pie tā, lai šo tehnoloģiju mērogotu, lai šo sēni savairotu lielākā daudzumā, lai būtu iespējams iegūt šo bioloģisko materiālu, jau runājam par kilogramiem. Un tagad ir doma, vai iet uz to, ka testēt šo uzglabāšanas veidu, un pēc tam vai pēc sasaldēšanas sēnes micēlijas vēl ir dzīvotspējīgs, ko pievienot vēl klāt. Bet šobrīd, manuprāt, šī tehnoloģija vairāk pāriet uz ražotāju pusi, jo tas būs ražotājs, kas savās iekārtās, savā ražotnē, rūpnīcā to tehnoloģiju arī novedīs līdz galam. Šeit liela palīdzība ir bijusi no Koksnes ķīmijas institūta speciālistiem, kam ir liela pieredze ar sēņu kultivēšanu bioreaktoros, arī uz lielākas virsmas. Tur viņu zināšanas ir lieti noderējušas, un šī sadarbība ir bijusi ļoti veiksmīga. Mēs zinām, ka ir pētījumi Skandināvijas valstīs, kur sēņu preparātus izmanto arī jaunaudžu kopšanā, tajā skaitā skuju koku jaunaudzēs, apkarojot lapu koku atvases, piemēram, nevēlamās bērzu atvases. Tas ir, manuprāt, diezgan interesants piemērs, kur mēs varam redzēt, cik
plaša ir šī nozare un cik plašas ir iespējas, ja mēs tiešām iepazīstam šo sēņu īpašības. Jā, somu kolēģi, drīz jau pie viņiem atkal ciemosimies. Lēna Hamberga, viņa savā pētījumā ir atklājusi to, ka purpura sīkpiepe ir ļoti efektīva sēne, lai ierobežotu šo bērzu atvešu veidošanos. Un mūsu pētījumi arī pēdējos gados par bērzu un apšu trupas sēnēm parādījuši, ka ir konkrētas ģintis sugas, kas ir sastopamas uz šīs bērzu koksnes, kas arī iespējams perspektīvā ir pārbaudām, varbūt arī, lai mēs arī izstrādātu kaut ko līdzīgā virzienā. Tā kā izolāti ir, iestrādnes ir, skaidrība par to, kas mūsu audzēs ir sastopams, arī ir mums, un tā kā iespējas ir. Klimata pārmaiņas. Viens no tiem piemēriem, ko mēs pēdējos gados diemžēl redzam, kā ir mainījusies šī situācija un kas notiek, ja no citām valstīm tiek ievazātas slimības, kas agrāk pie mums nav bijušas, un to mēs redzam šobrīd, diemžēl, ošu un gobu un vīksnu audzēs. Jā, saistībā ar gobām visi noteikti ir dzirdējuši par Holandas gobu slimību. Tagad pie mums Latvijā ir sastopams, ka kaut vai gobas un vīksnes nav tik lielas mežaudas, ar viņām mums nav. Tomēr redzam, ka ienāk šī jaunā Holandas gobu slimība. Iepriekšējā bija ofiostoma ulmi, tagad ir novo ulmi, tā kā jaunā gobu slimība. Divas šīs sēnes pasaules konstatētas pie mums un turpinam apzināt, vai šie koki, kas ar viņiem notiek, kāda ir mirstība, kāds ir šīs sēnes izplatības risks tālāk. Saistībā ar ošiem jau no 2009.10. parādījās šī ošu kalšana. Šis patogēns vēl aizvien ir sastopams, bet šobrīd kalšana nenotiek, varētu teikt, tik lielā apjomā. Bet patogēns ir sastopams mūsu mežaudzēs. Šogad arī veicām apsakošanu, kas liecina par to, ka arī jaunaudzēs koki ar kalšanas pazīmēm ir. Kaut vai tas pozitīvais ir, ka arī daudz vitāli oši bez nekādiem simptomiem. Kas savā ziņā liecina varbūt par to, ko arī pētā lietuviešu kolēģi, ziemeļvalstu kolēģi par ošu rezistenci. Tā kā, ja tam osim dod vairāk laika, varbūt arī attīstās šie rezistentie īpatņi, ko var vēlāk lietot selekcijā. Bet saistībā ar osi nāk nākamais risks, kas tuvojas mums no Krievijas puses. Krievija, Ukraina, Baltkrievija, tā ir ošu smaragdzaļā krāšņa vabole. Domājams, ka drīzumā arī būs klātesoša Latvijā. Šobrīd mēs ar dažādu modeļu palīdzību jau varam zināmā mērā paredzēt tās klimata izmaiņas, kādas mums būs. Mums ir zināmā mērā iespēja proaktīvi skatīties uz priekšu jau un varbūt laicīgi sagatavoties kaut kādām slimībām un kaitēkļiem, kas varētu šeit ienākt. Un ļoti negribētos piedzīvot situāciju, ka tāda apjoma nelēma, kā notika ar osi, notiek ar kādu no mūsu saimnieciski nozīmīgākajām koku sugām, kurām tomēr ir lielākā šī ietekme. Uz tautsaimniecību, piemēram, ja kaut kas tāds notiktu ar mūsu bērzu vai priedi, tā situācija būtu dramatiska. Vai mums ir kaut kāds iemesls bažīgi skatīties uz mūsu meža nākotni šādā skatījumā? Es domāju, ka šobrīd vēl liekam stresam pamats nav. Ko es gribēju uzsvērt, ir arī karantīnas dienesti, kas arī veic nopietnu funkciju pārbaudīt visu, kas pie mums tiek ievests, un tā kā būt nomodā īpaši par tām sugām, kas Eiropas līmenī tiek uzskatītas par īpaši bīstamām. Vēl viena sēņu slimība, ko zina te jebkurš meža profesionālis, ir skuibere. Un izrādās, skuibere nav tikai viena, skuiberes ir dažādas. Priežu skuibere pie mums ir jau zināma gadsimtiem noteikti. Man personīgi bažas rada tas, ka pēdējo 20 gadu laikā, pēdējās 10 gadus laikā Latvijā ir konstatētas 3 jauni skuiberu veidi, kas Eiropā dažas no šīm slimībām ir ienākušas no Amerikas, dažas ir tepat pa Eiropu izplatījušās. 3 jauni spēlētāji skuju vitalitātes samazināšanā, un arī katra no šīm sēnēm aizņem savu ekoloģisko nišu. Dažas ir koncentrējušās vairāk uz pašu dzinumu, citas vairāk ar 2., 3. gada skujas. Tā kā savā ziņā visas šīs sēnes kopā var radīt nopietnu risku, manuprāt. Ir sevišķi, varbūt ne tik tieši, jo, protams, ko skuiberi, kāda skuja nobirst, kāds tur risks, bet vairāku gadu garumā regulāri samazinot šo skuju skaitu, samazinot fotosintēzes intensitāti, tas var atsaukties arī uz pieaugumu un uz audzes vitalitāti. Kā arī viena no tām sēnēm izraisa arī dzinumu atmiršanu un koksnes zilējumu, tā kā paliek tajā kokā un var ietekmēt arī koksnes kvalitāti. Un vēl ko gribu uzsvērt, ka vairāk no šiem patogēniem sākumā ir ienākuši uz dekoratīvajām priedēm, tā kā sastopami vairāk pilsētvidē, un pēc tam no pilsētvides, no dekoratīvajām priedēm izplatījušies uz vietējām. Tā kā šeit arī tas, ko pirms tam uzsvēra par tādu materiālu pārbaudi, karantīnas organismiem, tas arī attiecās uz pilsētvidu, uz apstādījumiem, jo
jo tie nav neatkarīgi no mūsu mežaudzēm. Un tas, kas ir sastopams apstādījumos, tie patogēni, kas ir tur, ar laiku var arī pāriet uz mežaudzēm un tur radīt nopietnākus riskus. Es zinu, Dārta, ka jūsu nodaļa ir viena no tām, kas ļoti aktīvi darbojās arī dažādās starptautiskās organizācijās, tīklos, sadarbojās ar pētniekiem no citām valstīm. Jo šīs problēmas, par kurām mēs šobrīd stāstījām, tās jau nav tikai mūsu unikālas. Tās ir lielā mērā, viņas ir saistošas visā šajā Ziemeļvalstu reģionā un ne tikai. Par starptautiskiem tīkliem gribēju pieminēt COSTA akcijas un SNS pētījums, kas ir Ziemeļvalstu vai Eiropas līmeņa tāda sadarbības projekta par noteiktām problēmām. Tagad saistībā ar šiem skuju patogēniem esam iesaistīti vienā COSTA akcijā, kur cieša sadarbība mums ir ar igauņu kolēģiem, kas ir bišķiņi solīti priekšā skuju patogēnu izpētē. Tad saistībā ar rošu slimībām, gobu slimībām, tur ir atkal zviedru un somu kolēģi. Ir arī liela pieredze par šiem patogēniem un turam cieši kontaktus, kopīgas publikācijas. Un vēl gribēju pieminēt par šiem bioloģiskajiem preparātiem. Paulo Gontieri no Turīnas Universitātes ir cieši sadarbības partneris, kolēģis, kas palīdz šos preparātu izstrādē, sēņu atlasē, labāko izolātu izvēlē. Un beidzot, saistībā ar mikorizes sēnēm un šiem sēņu tīkliem augsnē, igauņu kolēģi mūs ir iesaistījuši vienā projektā par pasaules līmeņa sēņu daudzveidības augsnē izpēti. Un tie mūsu paraugi ir arī tajā viņu globālajā tīklā, kas sniedz arī tādu ieskatu, cik pie mums ir šīs endēmiskās sugas, cik pie mums ir mikorizes sēnes, kas šīm mūsu sēņu sabiedrībām ir kopīgs ar citām Eiropas valstīm un arī ar citiem kontinentiem. Tā kā tas ir tāds vērā ņemams un, varētu teikt, grandioza līmeņa projekts, kur esam iesaistīti, par kur arī liels prieks. Un kas nav tendēts uz patogēniem, bet tieši ir uz šo mikorizes sēņu daudzveidību augsnē. Arī man, Dārta, kā tavam kolēģim, ir vienmēr bijis prieks un interesanti skatīties, kā jūsu virziens attīstās. Un redzam ar vien jaunus studentus un jauniešus, kas iesaistās jūsu grupā, un pārliecība, ka šis virziens tiešām attīstīsies. Un darbs tiks pildīts labā kvalitātē un turpināsies arī uz priekšu. Un, protams, arī es novēlu gan tev, gan tavam virzienam, lai šī attīstība turpinās tikpat strauji un varbūt straujāk, un varbūt kādā no nākušām tikšanās reizēm tu varēsi pastāstīt par vēl jauniem panākumiem un jauniem pētījumiem. Paldies, Dārta! Paldies, Kaspar!